Lūdzu, saprotiet loģiku. Tuvums nav Enguris vai Smārdes novads. Lēmumu par lidlauku būt vai nebūt pamatdokumentus pieņēma pirmkārt valsts, kura neļāva atdot zemes apakaļ, viņu saglabāja kā lidlauku 90. gados pēc neatkarības. Tas jau ir būtības jautājums, kurš ir vista, kurš ir ola, kurš ir cālis. Vai jūs lēmumu īpašumu vērtību kritīsiet? Tātad par īpašumu vērtībām tiešām arī Latvijā, kur jūs visi varat izlasīt, ir pateicis, kā šādiem infrastruktūras objektiem būtiski pieaug īpašumu vērtības. Tātad infrastruktūra pieaugs, daļai samazinās, protams. Tātad no šī lietas, protams, ka Tuvuma novada domē būs jālem jautājums par atlaižu sistēmas piemērošanu īpašumiem, kuri atrodas šajā zonā. Bet tā ir vienīgā iespējama. Mainiet lidlauku, to lidojumu joslu, kā Krievu laikā bija, starp Tukumu un Milskalnu. Krievu laikā par to runājā, vējš ietekmējot lūk. Kāpēc Rīgas lidot ir uz ziemeļiem vērst? Ieguldiet miljonus un izmainiet joslus virzienu. Jā, kapitāli. Es domāju, ka nē, es pēc tam tieši pie Augstās aģentūras Drīkst, jā? Paldies, Armando. Patiešām viss kaut kur iekarstuši. Nevajag iekarstīt. Centīsimies tā vietā. Jo, saprotiet, tu lietas būtība jau no tā nemaz. Iekarstīt pārkstīt pretī. Bet par to mēs parasti nedaudz vēlāk. Tagad es gribētu parunāt, iedot vārdu cilvēkam, kurš ir sagatavojies par dažādām aviokatastrofām un tā tālāk un tādām lietām. Es nesakrājos bet jo par to arī jārunā. Saproties, tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi katru dienu vai nāks vai nenāks. Labi, vārds Jānis. Ja jūs negribat pamat katastrofā, es esmu Jānis Frišvelds, Zemes Tukuma iedzīvotājs. Es varu Šulc kungam pateikt, kad es biju puika, vidusskolā mācījos, tad būvēju aerodromu. Un tiem gudreļiem, kas te saka, ka mēs uzlīdām virsū lidlaukā. Nē, lidlauks uzlīda mums virsū. Tajā laikā, kad, tas varēja būt 50 gadu beigas, varbūt, jā, es par konkrētu, lidlauks būvējās 60 gadu sākumā parādījās tie pirmie iznīcinātāji. Tātad, tajā laikā es sāku būvēties 65. gadā. Tur jau bija apbūvēts. Tur tas bija tāds prestīža vieta, kur katrs gribēja būvēties, un es arī gribēju caur kaut kādiem latiņiem tur tik netikt. Jo viņš jau bija pilns. Tātad, tas jau bija apbūvēts, un tur bija jau bija. Vēl bija apbūvēta Rīgas ielas pakalne, visa tur. Mums ieteica, kā ieteica. Es nevarēju nopirkt apbūves gabalu Veļģos. Negribi dzīvot pagrabā. Ej būvējies tur. Un bija apbūves tur starp tiltu un starp Rīgas ielu. Ja? Varēja varbūt gaidīt gadus, bet tad bija jāgaida daudz gadus, kad jau kaut cits ir izstrādāt, vai mēs jābūt. Tā, mēs neuzlīdām virsū, ja kāds cilvēks tur nopirkt, un tad pirms viņa arī bija kāds cilvēks, kas tur dzīvo. Tas tā. Tagad par jā. Šajā laikā, kamēr es tur dzīvoju, es personīgi redzēju 2 aviokatastrofas, kad viens nosēdās, gāja nosēšanos un varonīgi pārvildu durpēja pāri. Ja viņš būtu katapultējies šis lidotājs vai tur vispār 2 pat, man liekas, viņš būtu pēc instrukcijas, tad viņš būtu iekriecies durvis dzīvojamās mājās. Bet viņi varonīgi pārvildu pāri, pa vēlu katapultējās, bet kaut kā tur iekrit mežā izlāpās. Ja? Un nokrita aiz durvis pāri. Otru lidmašīnu es redzēju
viņa nāca degoša uz nosēšanos, un viņai laikam neņēma viņu pretī, viņu kā aicina, un viņš pārvilka pāri lauktehnikai un nokrita aiz straumes. Tā kā viņš arī ne tikai varēja uzkrist mums tur tieši tajā joslā, viņš varēja uzkrist lauktehniku un jebkur. Tas ir personīgi, ko es domāju. Tagad par šiem lidojumiem, vispār, ja, es tā gribu vienkārši teikt, katrs lidaparāts ir paaugstināts bīstamības transporta līdzeklis, ja, tā vienkārši teikt. Bīstamāks viņš ir tieši pie pacelšanās un nolaišanās. Tas būtu tā, kas lido, tad, lai viņš varētu to risināt, ja. Bet trešajā tādā gadījumā, ja viņi tā nolaišanās un pacelšanās notiek pār mūsu galvu. Te es tādu izkopēju, te ir tāds dubult dialetāls plānu izmantošana, kur tā uzlikt visu tas koridors ir kā. Ja? Es gribēju teikt, te jau varbūt virzniekungs runāja, cik viņi saskaitīja, cik te mēs tajā bīstamajā joslā esam. Bet pēc vakardienas avīzes rakstītā lidotas speciālists ceļa atbild vai direktors ir pateicis, es citēju, pacelšanās un nolaišanās koridori un kustības joslas vēl tik tiek izstrādāts. Un to izvērtējot visas iespējas un iedzīvotāju vēlmes. Dara Latvijas gaismas satiksmi. Lidlaukam ar to nav nekāda sakara. Tagad tā. Bet ko es gribu pievērst uzmanību? Tātad vēl nemaz tas koridors nav noteikts. Ja? Pagājušā sanāksmē es redzu, te viens kungs ir piedalās, viņš uzdeva jautājumu lidos pārstāvim, vai pēc viņa novērojumiem tie nosēšanās un pacelšanās notiek haotiski. Tad viņi nāk no Tīles, tad viņi nāk tur pa Tīle, nāk pāri pilsētā, ir mums haotiski. Viņš uzdeva jautājumu, varbūt viņš vēl runās, vai ir izstrādāta lidmašīnas sēdināšanas glisāta. Tā ir glisāta, tā ir tāda iedomāta līnija, ja, pa kur tā lidmašīnā jāiet lejā. Lidos pārstāvs pateiks, jā, tāda glisāta ir izstrādāta. Tad šeit vēl tagad paziņo, ka nemaz nav tāds koridors noteikts. Tad kā? Un kuriem tad tā glisāta, kā tad viņi tik izstrādāta? Tā tad mānās. Tālāk. Šeit pārstāvi pateica, ka pašlaik lidošana, sēšanās noteikti vizuāli. Ja? Tas nozīmē, ja redzu skrejceļu, sēžos, neredzu, nodot pa laustiņu dārziņiem vai kaut kur citu. Ja? Jūs saprotiet, ka mums tie laika apstākļi ļoti mainās. Mēs esam tādā klimatiskā joslā, tad tikko spīd saule. Teicis pārstāvis, kad dienas laikā lidojām, ja, pie labiem redzamības apstākļiem. Bet, ko es jau kā minēju, ka tie redzamības apstākļi var mainīties katru pusstundu. Un pie tam tādos apstākļos kā šogad, kad lidotāji kabīni var novezot, un viņš vairs neko neredzēs. Tad kā viņš sēdīsies? Tālāk. Vēl viens citāts. Jā, tas var nav jālasa, te jau paskaidroju. Tad tiks izstrādāt arī, vadīs. Tas ir varēs sēsties visos meteo apstākļos, naktīs, ja. Tas tiks lidotājs vadīts, pārsakot viņām teiks, vispār jau lidmašīna, tad no A punkta līdz B punktiņa tiek lidota, viņa tiek kontrolēta. Ja viņš novirzās no maršruta, teiksim, viņam tiek pateikts priekšā un arī pie sēdināšanas. Ja lidotājs redz, kur viņš skrejceļu un viņš sēžās, ja nē, tas satičot meteo apstākļos vai naktī, viņam tiek dotas komandas. Tad mēs šodien redzam, kad aizbraucam tajā pašā ekskursijā, uguņi ir ieputināti un lido. Un vēl iepriekšējā reizē teica pārstāvis, ka lidojumi tiek kontrolēti. Mēs uzstādījām, kā viņi te lido, mēs redzam, ka, teica, ne, viss tiek kontrolēts, kas kontrolē Rīga. Ir kā atkal nav taisnība. Bet vēl pieņemsim, ka tiek uzstādīts aparatūras, lokātori, tiks vadīts, sēdināts.
bet kur tiks sēdināts par mūsu galvām. Un lai arī kāda aparatūra nebūtu, cik viņa nebūtu droša, vēl pastāv lidotāju faktors. Nu, te jau minēja, nu kāpēc tad nositās Polijas prezidents? Vai tad viņu tur nevadīja? Un tomēr nositās, tagad atkal Irānā nositās. Es personīgi esmu dienējis Tallinā Lasnomjais aerodromā, esmu veids jaunākā aviācijas speciālistu skolu tieši uz lokātonu. Un jūs zināt, ir dzelzceļa disciplīna, un krita un citās, un kad viņi krita un citās, viņi citās bija nolaišanās un pacelšanās. Tas bija 65. gadā. Jā, jūs teiksiet, jā, ir modernāks iekārts, es ticu, jā, par to es nestrīdos, ne? Bet es jums vēlreiz saku, eksistē arī cilvēciskais faktors. Un atliek tikai paceļoties, aizmirst iesēt pienotības. Tumlerīt, slēdzīt. To ir viss. Es jau nesaku, ka tā visu laiku notiks. Mēs esam tam pakļauti. Mēs dzīvojam apakšā un redzam, vai šitas pāries pāri vai nepāries pāri. Jo es esmu iedzīvojis, ka viņi nepāries. Tur krīt. Nu, pagaidām laimīgi neesam uztikuši te uz vienu mājas, neesam nosist. Ja? Un te, ka nu cienējamais Vaļškungs saka, ka ir pasaulē lidostas sadzīvo. Nu jā, nu, ko tu darīsi? Uzbūvēts ir un sadzīvo. Nu, un jā, arī vēl par to pašu Hitrovas lidostu, to Vindzora pili. Vai tur, jā, es tur esmu bijis. Bet vai viņi tieši iet pārdā lidošana tai pili? Un vēl otrkārt, tas pieder karalienei, bet vai viņi tur dzīvo? Viņai ir daudz bijis. Un kurā viņi tur dzīvo? Vai ne? Un ja arī viņi tur pieņemsim, viņai pieder. Cik viņai par to ierīko viņas kontā. Tagad vēl cienījamā Vaļškunga. Es gribu pateikt, sadzīvo, jā, sadzīvo. Bet redziet, es paņēmu līdz kādu grāmatu. Katastrofas, kas atticināja pasauli. Un šeit ir tās daļas, nu, te ir minēta lielākās aviokatastrofas pasaulē, ja? Un ja jūs izlasīsiet šo grāmatu un paņemsiet šo tādu secinājumu, te nav secinājumu izdarīt, te šeit tādu faktu, ja? Kad redzēsies, ka lielākais vairums katastrofi ir paceļoties un nosēsties. Un atkal saka, ja tas ir virs mūsu galvā, virs pilsētas. Tātad, ko es gribu? Nu jā. Ko es gribētu? Lai domes, mūsu deputāti, ja kas grib izmainīt šo lēmumu, lai viņi kārtīgi apspēj. Un ja reiz mums ir kāds vārds sakāms, mēs arī gribam dzīvot. Es uzbūvēju savu māju, man vairāk nekā nav. Tas ir viss mans mūža ieguldījums, ko es gribu atstāt saviem bērniem, bet viņi tur nevarēs augt, nevarēs dzīvot. Tātad saprast arī mūs, un ja jūs celiet rokas, jo pagaidām jau nekāda saruna nav notikusi. Pagaidām tikai mēs esam ļāvēji, ja? Un grib cilvēku attīstīties. Mēs jau to otru arī saprotam, bet tas ir ēnkots novads. Nu, lai viņi attīstās, lai viņi dara, bet nebār mūsu galvā. Mēs personīgi. Kategoriski pret, ja lidmašīnas paceļās. Es domāju, Latvijas gaisa satiksmē, tomēr laikam ir jāsaka, jo par šiem koridoriem vismaz pilsētas attīstības un arhitektūra ģenerāla plānā. Tātad ir šis koridors ievilkts, kuru mēs iepriekš izstrādājot, ir saskaņots, vai tad tas ir mums uz to muļķi vilkts, vai tomēr viņš ir atzīmēts.